sirsnīgā sarunā par dzeju un dzīvi, par to, kāda nozīme dzejai šodienas taču. Mūsu šodienas dzīvi, kā jūs visi, es pat nezinu, vai man ir ar kādu jāiepazīstina, izcilākā latviešu valodas skolotāja, jā, un droši vien dzejas speciālistu audzinātāja. Ojāra Vācieša muzeja patiesi sirsnīgs draugs. Agraturlai bibliogrāfs, viņa pati pastāstīs par līdzās atrodošos ieģeli. Arī Ojāra Vācieša muzeja sirsnīgs draugs un darbības veicinātājs. Un es, kas ar viņiem reizē beidzu filoloģijas fakultāti, pēc tam, kad biju iepazinusies un šķīrusies bērnu gaidīdama no saviem kursa biedriem, starp kuriem bija tādi dzejnieki kā Viesturs, literatūras speciālists kā Viesturs Vecgrāvis un dzejnieks Leons Briedis un vēl daudz ļoti izcilos personas. Silvija Radzobe tev tā arī bija. Silvija Radzobe un Zeltiņa. Un skolotāju vesela plejāde. Jā, jo mēs galu galā visi tikām audzināti kā latviešu valodas un literatūras skolotāji. Līdz ar to es dodu vārdu Anitai. Tā, tu jau pateici, un es no sevis varu tikai piebilst, ka patiešām man kā latviešu valodas skolotājai tādas pamatdarba vietas ir bijušas 3, tā ir Rīgas 6. vidusskola, Franču licejs, un tagad 11. gadu es pabeidzu Āgenskalna valsts ģimnāzijā. Un, kā jau Ieva sacīja, līdz tam laikam, līdz es atnācu uz Āgenskalna valsts ģimnāziju 2005. gadā, es šeit zināju 2 tādus, patiesībā 3 centrus. Smirdi muzeju, Ojāra Vācieša muzeju un Akurāteņu muzeju. Un šobrīd es varu teikt, ka skaistā zaļā Pārdaugava ir iegūsi jau tādu mazliet citādāku dziļumu. Ir pazīstams jau Arkādija parks un tās vietas, kas ir ap Āgenskalna valsts ģimnāziju. Bet es gribēju teikt, ka par Ievu, ka man liekas, ka jā, mēs esam 74. gada Latvijas Valsts Universitātes filoloģijas fakultātes absolventes. Mēs sākām 69. gadā, tas liekas, ka pilnīgi citā iekārtā, citā gadu tūkstotī. Un Ieviņa sāka vēl 68. gadā, bet beidzām 74. Un patiesībā mēs šeit sēžam kā tāda dzīvā vēsture. Ja es tagad salīdzinu tos filologus, kas šobrīd beidz, absolūti, kā lai saka, mēs beidzām tiešām kā latviešu valodas skolotājs ar 2 kārtīgām praksēm, un, manuprāt, tomēr tam laikam ar ļoti dziļām literatūras un valodas zināšanām, jo mēs studējām 5 gadi. Un iespējams, Agra un Ieva, ka tieši tāpēc mūsu dzīve arī ir ritējusi ap literatūru, ap valodu un ap visām šīm vērtībām. Mums tās ir vērtības. Tas nav amats, tās ir vērtības. Un es nezinu, vai šeit ir arī daži jauni cilvēki. Es esmu Tānīta Vanā, kas te drusciņu šo to. Man gan bija paredzēts, ka tā kā mēs iesākām studijas tātad 60. gadu nogalē, ka man fonā skanēs Bīkli, bet kaut kā tās nesakožas īsti labi tās programmas, un tāpēc Bīkli man fonā neskanēs. Bet vienkārši jāklausās atsevišķi katrs mājās aiziet un paklausīt. Man jau liekas, ka, yesterday man tur bija fonā, man jau liekas, ka tas ir tā ļoti jauki. Bet, tātad, tad, kad 69. gadā mēs ar Agru, 9 gadu ātrāk, kas 69. gadā ir noticis tajā mūsu mīļajā frontē, ko sauc par literatūru. Es pēc izlaiduma vidusskolā braucu ekskursijā uz Kurzemi un Talsu grāmatnīcā
es nejauši nopirku gadu gradzenus, kas patiesībā jau Rīgā tika ņemti laukā, Talsi vēl kaut kā bija saglabājusi, tā kā man ir tā oriģināla grāmatiņa. Un patiesībā, ja es pa sevi teikšu tā, ka man mīļākie dzejnieki ir dzejnieki vīrieši un Vizmvelšīts. Lūk, tātad vācietim aiz simtās slāpes, trimdā mūsējiem iznāk šajā gadā šīs grāmatas, par kurām mēs nezinājām toreiz, jo par to jau nerunāja. Un pasaulē arī mēs pēc kaut kādu noteiktu laiku, ka iepazinām šīs grāmatas, kas ir arī filmā pārvērsts. Tāds ir 69. gads, kad mēs sākām studēt. Lūk, tādi bija pieticīgie universitātes studenti, bet ļoti atraktīvi. Patiesībā jāsaka tā, ka mums ir gājis visādi. Par to varbūt arī būs saruna, jo bija kursa biedri, kas par politiskiem uzskatiem tika izslēgti. Viens no tiem bija Leons Briedis. Viesturs Vecgrāvis, arī no mūsējiem neklājās viegli, bet mēs bijām ļoti aktīvi. Un ja es tagad salīdzinu, teiksim, sevi kā skolnieci un pašreizējos skolēnus, tad jāsaka, skauti un gaidas, manuprāt, tomēr to atraktivitāti tādā skolēnu vai studentu auditorijā kopumā varbūt tik lielu nerada, kā tas bija mūsu laikā, vai mums vienkārši bija laimējies, man piemēram bija ļoti laimējies, es domāju, ar skolu, bet mēs bijām ļoti aktīvi. Nu jā, tātad tās ir sporta dienas. Man liekas, tu esi tur otrā no labā. Ja? Es esmu es nevaru kur man te ir kāda bulta, es te nevaru parādīt šim mirklī. Un tas ar brillēm ir mūsu mīļais pasniedzējs Oto Čakars, Valdes Čakars tētis. Viņš jau bija 1. gados, bet pasniedzēji arī ļoti bija kopā, un sevišķi jau literatūras katedra. Docents Bībers toreiz, jau daudzu paauģu audzinātājs vēlāk Kultūras akadēmijā. Man liekas, ka te ir abas grupas kopā, mēs katrā gadījumā esam ļoti tāda draudzīga publika. Vārdas Rumbiņos ar Antonu kopā. Mums bija, kā sauc, komunisma pamati, zinātniskais komunisms. Es nevarēju atcerēties kā to sauc. Mums bija tāds pasniedzējs Ēbels, šī te priekšmeta entuziasts, ja tā varētu teikt, ja viņam tas vienkārši bija jālas, bet viņš mums vazāja apkārt pa Latviju visur. Un lūk, šeit kopā ar Rumbiņos, Friča Bārdas, ar viņa brāli Antonu Bārdu, visa šī strīpa ir skolotāji. No mūsu kursa patiesībā daudz ir skolotāji, un es uzreiz pateikšu, ka es nepiedaru pie tiem, kas kautrējas nosaukt, ka esmu skolotāji, noteikti nē. Es ļoti lepojos ar to, ka es to varu darīt. Tad nemirstīgais kolhos, kur 1., 2. kursā bija jābrauc, un tā tas izskatījās, jo nebija smalkās, teiksim, viesnīcās dienesta, bet uz grīdas saklātas guļvietas, vai tur bija matracis vai ne, to es neatceros, bet katrā gadījumā šī te ir Agra, šī te meitene, un tā, kas tur skatās tā tālumā, tā laikam esmu es. Puisis pa vidu, šis te smaidīgais puisis, par to mēs runāsim, tas ir mūsu kursbiedrs Feliks Zvaigznonis, jau kurš 37 gadu vecumā aizgāja pēkšņi no dzīves, bet arī dzejnieks, arī žurnālists un visādas labas lietas darīs. Un tā blondīna atkal ir Agra, un es tur ar to Raibo Hostīnu. Citiem varēja sakot, tā ir tā mūsu, dažas tās bildes, kā, teiksim, tas mūsu kolorīts. Un vakar palika 42 gadu, kopš mēs esam beiguši šo brīnišķīgo iestādi, ko sauc par Latvijas universitāti, kurā patiesībā ir laikam palikusi tikai teoloģijas fakultāte. Tagad tajā laikā Latvijas universitātes centrālā ēka tomēr bija, kad mēs mācījāmies, tāds centrs visam. Vidū ir Milda Losberga, dzejniece un folkloras un literatūras pasniedzēja, un tas ir mūsu kursiņš. Dāmas var redzēt, sevišķi jaunās dāmas, kādas tajā laikā bija modes. Daina Mediņa, ja? Jā. Skolas skolotāja arī, ja? Te ir Dace Markus. Jā, Ausma, kur ir Cimdiņa Ausma. Jā, arī. Es tikai nevaru šito, te nav tā bultiņa, lai es parādītu. Labi, tas var piedot. Nē, tas ir mazāk. Es var rādīt ar to dāmas palvu. Nē.
Nu jā, un, protams, tas ticējums, tas ir nemirstīgs, un vēl šobrīd es nekad neeju pa vidu. Bet fotografēties mēs fotografējamies un pēc tam kāpāmies atpakaļ, jo, ej nu zini, jo vēl bija, nezināju, kad būs vēl tāds iedziens kā maģistrantūra, pēc tam, man gadījies arī to beigt, kad 20 gadus es biju strādājis par skolotāju, un manās rokās nonāca Lotmana grāmata, un es diezgan maz ko sapratu no visai, sapratu, ka jāiet maģistrantūrā, lai saprastu jaunās literatūras teorijas un vispārējo, un tā tas ir noticis ar mani. Tas ir laiks, kad šīs mājas Ojārs Vācietis ļoti aktīvi dzejoja. Mēs pirmajā kursā braucām uz Pļaviņām uz dzejas dienām, bet es tagad nevaru atcerēties. Mēs kolhozā bijām, jā. Tur Pļaviņās kaut kur. Es tik nevaru atcerēties, vai Ojārs Vācietis tur arī bija. Ziedonis bija, jā. Ojārs Vācietis tur nebija. Bet gan kā studentis, gan vēlāk kā jaunas skolotājs uz visiem tiem literatūras birojas viņš bija, vai kā viņi tur sauc? Propagandas birojas, kur mazajā ģildē bija šie literārie pasākumi, un starp tiem bija arī vāciešu vakari, Elksnes vakari un tam līdzīgi. Mēs bijām ieēdināti ar literatūru. Bet tas ir mazteikts vēl, pat daudz dzīvojām ar viņu. Tu piemet kaut ko par šo laiku. Es par šo laiku es vienkārši pateicu, tātad stādīju priekšā kā bibliogrāfu, un esmu visu savu mūžu nostrādājusi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tātad, zinām, un pēdējos vairāk kā 10 gadus, vairāk nekā 10 gadus, tas darbības lauks ir bijusi pētnieciskā bibliogrāfija, kā tagad sauc. Un mūsu pirmais kucēns bija šis te ķieģels, tā ir Ojāra Vāciešu pētnieciskā bibliogrāfija. Šeit ir kaut kur ap 5000. Nevajag skaidrot, kas ir bibliogrāfija. Nevajag, ja? Starp citu, jā, es tagad domāju, ka mēs tagad runājam kā arī par vācietis, protams, par viņu tiks runāts, jo esam šeit. Un tad man ienāca, es paskatījos tajā bibliogrāfijā, ka tur ir 2300 un cik publikācijas par vācieti. Visdažādākās literatūra kritiskās atmiņas, veltījumi, pasākumi. Es domāju, ko vispār var pateikt vēl bez tam. Un sapratu, ka tikai acīm redzot kaut ko ļoti personisku, un tas, ko Anita jau pieminēja, tas mans ļoti personiskais, faktiski tie 3 tādi punkti. Un pirmais ir Ojāra Vācieša pēdējais dzejas vakars ģildē. Kāds bija? Nebija. Tur bija, manuprāt, izdarīta viena jau tāpat kļūda. Jo dzejnieks nebija uz skatuves. Jā, nē, es nebiju. Viņš bija ģildes lielajā zālē, bija atvēlēts tāds 4-stūrītis, kurā viņš stāvēja un lasīja dzeju, un blīvā slānī ap viņu tātad bijām mēs. Un es biju diezgan tuvu. Un, ja Imants Ziedonis bija perfekts savs, mēs jau runājam savas dzejas lasīt. Tā es pat tagad lasot viņu dzeju, man skan. Ojāram Vācietim tās bija mocības. Viņš bija tik ārkārtīgi uzvilcies un sasparindzis un tik ļoti nervozs, ka man vienā brīdī pārņēma tāds izmisums, un es domāju, viss tikai, labāk, lai viņš dzīvo šeit, lai viņš raksta, un mēs lasīsim, nevajag viņu tā mocīt. Un tad, kad viņš drīz pēc tam aizgāja, tad es tā kā par pieri dabūju atsitoties pret Vizmas Belševicas frāzi. Viņš jau sen staigāja ar nāvu vaigā, tikai mēs izlikāmies, ka neredzam. Tas ir viens personiskais, otrs ir, kas saistās arī tomēr personiski, un tās ir, bet jau ļoti pozitīvi, tā ir Ojāra Vācieša bērnu dzeja, ar kuru ir izauguši mani bērni, mani mazbērni. Un vispār tas laiks, un Ojārs Vācietis jau viens no pirmajiem, kas parāva vaļā pilnīgi citādu bērnu dzeju. Ziedonis par to daudz rakstīja arī
dažādas apceres, un pats rakstīja pasakas. Čaklēm nāca Minku parks, Leonam Briedim bija atļāja zaķis sarkanvārds. Es to visu tik labi zinu, tāpēc, ka to visu lasīja mani bērni, un es viņiem priekšā arī. Un, ja tā tagad padomā no šodienas viedokļa, droši vien, ka tie, kas ir vecāki, atceras kādus didaktiskus dzejolīšus mums bērnībā, kādus mēs lasījām. Es esmu uzaugusi ar Plūdu un Aspaziju, jo Nē, man bija gan Luks, gan Jūlijas Tur jau rot nav labi tā neburta, ja nepazīst grāmatā. Gadīties var tad kā Andrejam vakar pēc maizes, kad jāiet bija tam. Malacis, tur bija. Un tad pretstatā 2 pelēni sēžais kastes, 2 pelēni spriežais kastes, sasiesim astes. Kāpēc mums astes sasiet vajag? Mamma neteica, ka tā vajag. Mēs sasiesim tāpēc, ka nevajag. 2 pelēni sēžais kastes, un tad parādās 3. aste. Un tā ir kaķa aste. Un nevajag bērnam teikt nevienu vārdu, ka mamma ir jāklausa. Pietiek ar šādu, kas tagad notika. Ja mamma, tas ir tas, ko man liekas šī te paudze, kas nāca reizē, kas ienesa. Un tad man personiski joprojām satriecoši liekas vāciešu tulkotais meistars un Margarita. Es zinu, ka vienmēr ir labāk lasīt oriģinālā, bet šis, man liekas, ir tas retais gadījums, kad ir gandrīz vienalga, jo kaut kā tā stila izjūta ir tik perfekti sakritusi. Tas ir tas, kas man personiski par vācieti būtu sakāms, bet ja mēs runājam par to dzeju tai laikā, labvakar, bērns arī ir ieradies. Dzeju tai laikā es vakar vēl un aizvakar tiešām ņēmu tās grāmatas un lasīju un sapratu, ka tā vairs nekad nebūs. Jo dzeja tai laikā bija, kā Anita saka, mēs ar viņu dzīvojām, un dzeja bija visai tautai. Tas bija, es jau iepriekšējā reizē teicu, savā ziņā aizstāja reliģiju. Un kādā nozīmē? Tādā, ka dzeja runāja par to, kas mums visiem, vismaz latviešiem, ir svēts. Tā bija tā mūsu Latvija okupētā. Mēs nolasījām tos kodus perfekti. Un reizē mēs domājam, bet Anita to droši vien zina labāk. Kā ir šodien, jo tā ezopu valoda bija pietiekami izkopta, un mēs viņu tiešām momentā atpazinām. Vai šodien, kad es klausījos vienā sanākšanā vāciešu man baltā un mierīgā māte, vai tādi jauni cilvēki saprot, ka runa ir par to māti Latviju, kas ir brāļu kapos? Un ko nozīmēja tajā laikā viņu uzrunāt, vai ne? Jā, un ko nozīmēja arī, jo vācietis neko lielu ar ezopu valodu neaizrāvās. To jau Peters ir ļoti labi uzrakstījis. Un otrs arī, ko Anita teica, ka vakar palasīju dzeju, tā laika dzeju. Un lasi kaut šodien, tas ir kā šodien rakstīts, un tad man ienāca pat prātā tāda ķecerīga doma, ka pat ja šodien nedod Dievs, tā nebūs un tā arī nenotiks, vairs neviens nerakstītu dzeju, tad mums ir atstāta kaut kāda tik milzīga bagātība, ar kuru var ļoti, ļoti ilgi, un kas ir, viņa tā rezonē pat, es, piemēram, uzgāju, es uzgāju šaklā dzejoli, un tas man tā norezonēja ar to šobrīd ārkārtīgi lielo izbraukušo skaitu, ar to problēmu, kas Latvijai ir. Un 72. gadā, es viņu ātri nolasīšu vienkārši, Itaka runā, Itaka ir, es zinu, droši vien Odiseja dzimtene. Es ar tevi runāju, Odiseja, tava tālā, tava izteka, sen neredzētā, tomēr esošā, tomēr Odiseja, Itaka. Tavs atpūtas mirklis ir ievilcies cilvēka mūžu. Nav ko apraudāt mani. Es biju, es esmu, es būšu. Tev pietiek ar sapņiem, ar nodomiem vareniem, bet Itakai vajag kokus un Itakai vajag bērnus. Tev pietiek uz bildes krāsaini pakalni ieraudzīt. Man cilvēkus vajag, kas pakalnos maizi audzē. Drīz pēdējā sēkla no pēdējā augļa izbirs. Bet par savu mīlu un par savu labo gribu tu pastāst rozēm, kad skaistajā dārzā tās liek. Tu vienkārši esi aizmirsis Itaku Odiseju. Tā
tas ir... Tas ir par pašreizējiem izbraucējiem, bet viņš jau droši vien visticamāk domāja, ka tos, kas uz Itaku nevar atbraukt. Nu jā, vienkārši tas ir 72. gads, un cik ir pagājuši gadi, un tas par to dzēju to laiku arī visu pateicu. Vai kā teikt? Nē, par to Ezopu valodu mēs parunājām. Jā, vienīgi, tas tā izklaidēja piemērs no dzīves. Es apsolīju draudzenei, ka es izstāstīšu viņu. Mana klases biedra un ļoti labs draugs, tik nesen apprecējušies, vīrs ģeogrāfs, nebūtu ne filologs, atnāk no viesībām, pavēlu jau. Bet vīrs ir tik pacelātā gara stāvoklī, viņi saka, tu iedomājies, man 2 stundas bija jāklausās Ziedoņa dzeja. Viņš nebija ar mieru iet gulēt, jo viņam tas viss bija, viņš varēja 2 stundas ģeogrāfs būtams lasīt, skaitīt no galvas dzeju. Tas tā. Jā, pie tā, ko Agra teica. No visiem dzejniekiem man šķiet, ka manā mūžā droši vien, kad Ojāram Vācietim ir bijusi, teiksim, arī tādā pasaules apjēgsmē vislielākā nozīme. Man, protams, ļoti mīļš ir arī Ziedonis, bet man vienmēr ir licies, ka Ojārs Vācietis, es nezinu, vai es tā drīkst teikt, godīgāk runā par visu. Vai neslēptāk, tas, ko tu teici, zemteksti, jā. Es arī pāršķirstīju, ka tāpat kā tu, man no seniem laikam mīļākais dzejos krājums, ja vispār var tā teikt, par vāciešu dzeju, ir Zibens pareizrakstība. Jo Zibens pareizrakstība, tātad tas ir šķiet 74. gads, arī tas nebija 70, visādi karuma stundas bija laikam 74. Citiem vārdiem, tas bija 80. gads. Bet tapis tas, protams, ir 70. gados, un man kaut kā nemācoties no galvas, Ojāra vāciešu dzeju speciāli ir palikušas prātā daudzas rindas. Un es diezgan bieži skaitu arī saviem skolniekiem, saviem skolēniem tādu daļu no dzejoļa. Tas no Zibens pareizrakstības. Man liekas, ka neko labāku par cilvēku būtību arī tā nevar pateikt. Un tās rindas ir tādas, ja cilvēks ir cilvēks, tad viņš ir novicis. Un no tās vietas, ko ieņems, ir atkarīgs, ko dziedās putni, bērni un lielgabali. Viens cilvēks, kā viena nots, nevar izspēlēt laikmetu partitūru, bet mūziku sabojāt var sev, citiem un visa laikmeta mūziku. Tā kā šodien rakstīts. Mēs tik daudz runājam par to, ka tas un tas un tas un tas nav labi, vai mēs, teiksim, katra konkrētā personība kaut kādā veidā šo laiku ietekmēdama atstāja tādas vai citādas pēdas, un ļoti bieži mēs redzam to negatīvo varbūt, bet vācietis jau toreiz to pateica. Un, teiksim, tas viņa tiešums un tai pašā laikā arī tādu ļoti lielu mīlestību, kas nāk no viņa dzejas, vai ne? Tā vēlēšanās saudzēt un sargāt un aizstāvēt un zaļi domāt, par ko mēs, jā, tas, man liekas, ir brīnišķīgi. Un man jau kā literatūras skolotāji vienmēr gribas vilkt visādas paralēles. Man ļoti mīļš, protams, ir arī Rainis. Bet, teiksim, šis te, kā lai saka, šis te laikmet, tāds stikla kalns, kurā tā laika nogrieziena pakāpē ir Rainis, Čaks, Vācietis, Elsbergs. Es atļaušos teikt, ka varbūt Elsbergs varbūt bija tā pēdējā tāda kopīgā paudzes, tāds Godiņš un Amanda Aizpuriet un Brūvērs, kas jau ir, un Melgals, un viss tāda Zanderi, Inese, Zirnis, un tagad Vērdiņš, un tagad, teiksim, no tādiem jaunajiem man tādi ļoti, vismaz man personiski ļoti mīļši ir Toms Strēbergs un Justīna Janpaula, kas ir pavisam jauna dzejniece. Bet tomēr tie pārsvarā kaut kā tie dominējuši ir šie dzejnieki vīrieši, un tie ir tie, kas ienāk ar kaut kādu jaunu līniju. Un, ja man tagad būtu literatūras stunda, tad es droši vien, es arī paņēmu līdzi
ja mēs runājam par Ojāru Vācieti, viņš ir visu laiku metis to skatu atpakaļ. Ja man Ziedonis teica, ka vācietis ir vertikāli, pie kā mērās viņa paudze, tad man šķiet, ka Ojārs Vācietis arī skaļi to nedeklarējot, ir visu laiku mērījies pie lielajām iepriekšējām personībām. Un visi, te ir daudz filologu, bet viss tā kā ceras tik tālu priekšām, tālāk Rainis un tālāk kas vēlēsies. Cits izdzers riekšavu, cits spaini, bet vai tam, kas spēlēsies. Nav ričurāks neviena tauta, bet tautu piesaukt katrs māk. Viens asiņo, ka tā ir kauta, cits sen jau krāts, ka tā vēl sāk. Var saukt par tautas balsi ņērgu, bet laikos spēja mīt no saviem dēliem savus vergus, ikvienai tautai atdalīt. Un beigās viņš saka par Raini, un stāv viņš balts, un nav viņš laimīgs, un dara balts visus mūs. Mēs pliekšāni, un paliks Raini, un tā līdz pastardienai būs. Un tāpat viņš par Čaku runā, par to, ka neslampājiet, tās ir uz trotuāri Čaka. Un man liekas, ka šīs atgādnes ir tāds ļoti būtisks. Un tad man paņēmās līdzi vēl Klaus, tā kā es nostrādāju 18 gadus Franču licejā, un Klaus ir šīs skolas absolvents, tad mēs ar latviešu valodas skolotājām bija kādreiz Klāva Elsberga prēmija par pirmajiem dzejoļu krājumiem, bet mēs iedibinājām Franču licejā arī tādu mazo Klāva Elsberga prēmiju par radošiem darbiem, un Klāva Elsberga radinieki Irēna un Jānis nāca tad un tos labākos darbus godalgoja. Bet kas Ojāra Vāciešu sakarā, arī, man liekas, tā paudze, no kuras nāk Klaus Elsbergs, viņi kaut arī meklēja daudz ko varbūt citādāku, jaunu, tad tik daudz bija šīs epatāžas, kas varbūt nav Ojāram Vācietim. Tā pašā laikā tā ārkārtīgi lielā godbība pret personību, pret vārdu, pret radošumu, pret godīgumu. Un es tā ilgi nevarēju kaut kā saprast, kāpēc viņš Ojāram Vācietim veltītajā dzejolī saka lielais laukums. Es to ar Esplanādu, protams, sasaistīju un tam līdzīgi, bet patiesībā, teiksim, šis lielais laukums, tas lielais garīgais laukums, kuru Ojārs Vācietis ir pārklājis pilnībā un atkal atgādinot Imantu Ziedoni, ja, ka tā ir tā vertikāli bijusi patiesībā no 50. gadiem līdz pat šim laikam. Ojārs Vācietis jau nekur nav aizgājis. Un Klaus raksta tā: jūsu pastaiga vieta ir slēgta, lielā Esplanāda ir cieta. Vieta, kur visas nelietības parasti pulcējās vienu vietu. Vai tev patiešām likās, ak, cilvēci, dzejnieks kā bruģis tik ciets? Vai tad jūs nemanījāt, ļautiņi, laukums reģistrē visu un cieši? Ciet ir jūsu pastaiga vietu, un ledus burtiem, virs vārtiem, zied viņa par Čaku sacītais vārds neslampājiet. Klaus, protams, bija tāds ļoti ass šajā ziņā, bet, ja mūsu literārā dzīve ļoti lielā mērā ir saistīta ar Ojāru Vācieti, tajā laikā, kad mēs gājām viņu klausīties, mēs nezinām, ka mums būs arī par viņu jārunā, bet mūsu jaunības laikā jau arī diezgan daudz dzejnieku aizgāja no šīs pasaules, bet es tā pirmoreiz tā īsti sapratu. Streičs kaut kad vienā tādā intervijā teica, ka viņš tāds jau tādā apzinātā vecumā būdams brauc tramvajā 20, jeb tās ir kaut kāds viņa radnieku atmiņas sakot, tad, kad nomira Rainis 29. gadā un kā cilvēki raudāja tramvajā. Un tad man šķiet, ka tad, kad 2. decembrī mēs atradījāmies no Ojāra Vācieša 83. gadā, tad man arī bija tāda sajūta, ka kaut kas tūs ir aizgājis. Tā kā latviešu literatūra ne tikai nabaga būtu bez Ojāra Vācieša. Es domāju, ka tā ir pašlaik ļoti bagāta un tā kā labs vīns vai konjaks norūgas dzeja, tāpat arī notiek ar Ojāra Vācieša dzeju. Tur, var jau teikt, ka Maskava māte šobrīd mums neko īpaši nenozīmē, bet tai pašā laikā, teiksim, šis pat Zibens pareizi rakstīja, vai antracīts, vai visādi garums stundas, vai
Ja Imants Ziedonis tajā laikā iegāja sevī, tad Ojārs Vācietis iznāca ārā un teica, mums vajag, mums jādara, un to ir šī viņa pozīcija. Mēs gribējām, pirms vēl Zinka arī bija darbiņā, mēs gribējām Ojāra Vācieša pirmajam krājumam jubileju nosvinēt. Un mums Ludmila neatļāva. Viņa teica, tur tā dzeja tāda jau savu laiku nodzīvojusi un tā. Mēs tā druscīgi pastrīdējāmies un to jubileju nesvinējām. Tā tad 56. gada. 56. gads, 2006. Ja? Tagad ir pagājuši vēl 10 gadi. Un šogad muzeja naktī mums pieteicās dziedāt tāda jauniešu grupa, Mirkļa ceļotājs, Emīlija no Franču liceja, vai ne? Jā. Nē, Emīlija nav no Franču liceja, no Āgens kalna ir. Suse, ja? Nē, Emīlija Morica. Tad kaut kas cits. Jā, man liekas, ka viņa teica, ka viņa mācās Franču licejā. Un viņi dziedāja dziesmas, pašas atcerētas dziesmas, atrastās vēstules no Ojāra Vācieša pirmā krājuma. Un visas pēc kārtas. Un es ļoti brīnījos, vai tiešām arī šīs veltes Maskavai un tā, draugam, kurš Maskavā un vēstule un tā. Jā, viņi pilnīgi jau citādi, tur kaut kādas tā laika, tas, kas mums varbūt liekas tā kā novecojis, viņiem kaut kur paliek pilnīgais kadra un to sirsnību, to sarunu, to vēršanos pie konkrētā cilvēka, viņi tik ļoti tā sajūta. Tas man pilnīgi veidojas. Jā, pilnīgi cits konteksts. Tā kā tas varbūt ir labi, tas ir tas, ko es te minēju, ka varbūt nenolasa tās ezopu valodas rindas. Bet, lūk, izrādās, ka kad vairs nav tas ir no Maskavas, ka cilvēks to tā vairs neuztver. Pilnīgi kaklautu noraisot arī. Vēstuli draugam un tas laiks uz to. Tas tikai nozīmē, cik patiesībā, ka viņai nav tādas laika dimensijas, ka viņai ir vienkārši telpa, un tas ir lasītājs. Tā garīgā telpa, kuru šī dzeja piepilda. Un katrs tur atrod kaut ko. Gaišums un mīļums. Patās vakar kaut kad izlasīja pa vācieti. Gaišums un mīļums. Jā. Katrā gadījumā tātad mēs esam pateicīgas, kad Ojārs Vācietis bija toreiz mums jaunībā dots un ka viņš ir tagad. Bet, kā jau Ieva teica, mums ir arī mūsu kursā ienāca nākamie dzejnieki un žurnālisti un radošie cilvēki. Un ir tādi, kuri nekad neatnāks ne uz muzeju, nekur citur, kuri piepulcējušies ir tur Vācietim. Un mūsu 74. gada izlaidumā vajadzēja būt 2 šādiem vīriem. Feliks gan nebeidz kopā ar mums, viņš mazliet vēlāk, jo viņam tur bija visāds politiskas situācijas. Tie ir 2 dzejnieki un žurnālisti, Andris Zalers un Feliks Zvaigznonis. Un tagad mazliet. Tātad, katram ir savs stāsts par to, ko viņš zina, kā tika atgūt Latvijas neatkarība. Ne tikai kā vēsturisks fakts, bet arī vispirms galvā. Un tad viss zina to radošo plēnumu, kā tur ir gājis, un viss šīs stenogrammas var izlasīt. Un viena no tādām būtiskākajām runām tur bija Maurikam Wolfsonam. Un es tagad vairs neatceros to stāstu, bet tātad paskatīšos vēlreiz. Tātad tas bija 88. Tātad Feliksam jubileju mēs 50 gadus mēs svinējām 2000. gadā. Ne, es vienkārši domāju, man jāpareķina. 2000. gadā valdes rūmnieks tajā laikā bija
Rakstnieku savienības, man liekas, priekšnieks, un viņš ir mūsu kursbiedrs, tikai mēs esam no dažādām grupām. Un mēs nolēmām, ka mums ir Feliksam Zvaigznonam jāsarīko piemiņas vakars. 2 gadi vēlāk uz viņa 52. jubileju iznāca viņa vienīgais dzejoļu krājums, lai paliek tev šī krāsa baltā. Lielajās bibliotekās visticamāk, ka tas ir nabojams, bet kas bija Feliks Zvaigznons? Viņš tāpat kā mēs bija gatavojies kļūt par skolotāju, un tāds arī bija latviešu valodas skolotājs, skolas direktors, bet tajā laikā, kad bija šis radošo savienību plēnums, viņš bija skolotāju avīzes redaktors. Un Maurikam Vulsona runu, kurā viņš nosauc visu šo sistēmu par okupāciju, bija apsolījusies, es neatceros, vai padomu jaunatni vai cīņu nopublicēt. Bet viņi atteicās. Un viss tā situācija bija tik neviennozīmīga, ja šī runa nebūtu publiskot, Maurikam Vulsonam varēja būt ļoti liels nepatikšanas. Un Feliks Zvaigznons paņēma šo runu un nopublicēja skolotāju avīzē. Kopš tā brīža patiesībā šajā avīzē parādījās arvien drosmīgāk raksti, daudz no tiem piederēja pašam Feliksam. Un līdz ar to tas rakstītais vārds jau nav izdzēšams. Un tātad tika pavērts priekškars arī pārējai sabiedrībai uz to, kas tad īsti notika šajā radošo savienību plēnumā. Un es atceros, kad Feliksam bija 50 gadu jubileja, Mauriks Vulsons bija uzaicināts uz Austrijas vēstniecību uz kaut kādu lielu sajietu, viņam tur vajadzēja uzstāties, bet viņš atteicās no šīs iespējas, no diplomātiskām, teiksim, aprindām un atnāca uz šo Feliksa 50 gadu piemiņas jubileju, jo, tācīm redzot, varēja būt tikai tajā mirklī tā vienīgā pateicība. Pēc šīs jubilejas es skolotāju avīzē uzrakstīju arī rakstu par viņu, bet man te ir paņēmies līdzi tāds mazs fragmentiņš. Kas bija Feliks? Man liekas, ka mūsu paudzē ir bijuši daudz drosmīgi cilvēki. Leonam Briedim savā laikā bija drosme aiziet no piloļa, pareizāk sakot, viņi izslēdza, bet tātad viņam bija drosme runāt par to, par ko nebija populāri runāt. Viesturam Vecgrāvim no tādiem pazīstiem, tur bija vesela rinda, 11, cik viņi tur bija šie cilvēki, kas tur, no kādus 7 laikam no viņiem toreiz izslēdza. Feliks patiesībā bija ļoti ciešā sakarā ar viņiem, un mēs arī tā saprotam, ka droši vien Agra vairāk par to zina, ka viņš, protams, bija arī zināma aprindu uzraudzībā, bet Feliks Zvaigznons piederēja pie tiem cilvēkiem, kādi mums šobrīd pietrūkst. Viņš bija tāds liels kaislības cilvēks, kaut kāds misijas apziņas cilvēks. Un man te ir citēts, ko viņš saka to 80 gadu beigās šo radošo savienību plēnumu sakarā. Un viņš arī saka, es nestāvu šajā tribīnē, lai prasītu biezāk maijas viecienu skolotājiem, viņš runā par skolotājiem un skolotāju misijām. Es stāvu šeit, lai prasītu brīvību. Un viņš aizgāja nesagaidījis šo brīvību, jo viņš ar sirdsmastē nomira 1989. gada 3. jūnijā. Līdz brīvībai tā īsti vēl ir daži gadi. Bet tas, ko viņš, teiksim, tas, ka viņš pavēra šo priekškaru tādai pašapziņai, arī, man liekas, radošajā, tajā viņa paaudzē, skolotājos, tas bija nepārprotami. Un man liekas, ka viņā kaut kas arī tā kā no Vēdenbauma, jo patiesībā es domāju, ka to Agra labāk zinās pateikt, ka viņa dzēja tā kā Vēdenbauma bija patiesībā tāda radoša dienas grāmata, ko viņš pierakstīja savus izjūtas lielā mērā. Es nedomāju, ka viņš gribēja būt noteikti dzejnieks, bet viņam bija ļoti svarīgi arī šajā formā izteikties. Vai ne? Jā, tā ir. Nē, tā ir noteikti. Jā, un viņš saka, dzejā ir mans nepieguldītājs, tur ir tas, kas es varēju būt. Un šajā grāmatā kopš 60. gadu beigām šie dzejoli ir rakstīti, un, protams, varbūt te nav vērts izpie krūtīm un teikt, lūk, kāds drosmīgs cilvēks, bet tāds viņš bija. Ir ļoti daudz rakstīts par to, kā mums trūkst. Un, protams, tas, ko viņš pateica vārdos skaļi
teiksim, tur 86. 7. gadā, ka mēs šeit stāvam, lai prasītu sev brīvību, par to viņš rakstīja arī dzejā. Un arī viņš, tāpat kā Ojārs Vācietis, par to Itaku, ka viņā arī bija šīs bažas par to, vai mēs izturēsim šo te situāciju, kurā mēs dzīvojam, vai mēs nekļūsim, vai mēs kā nācija neiznīksim garīgi. Un tad es atradu tādu dzēju, ka viņš saka, jā, tie esam mēs, ja kaut viena dziesma paliks pāri, drebiet, mēs atkal būsim mājās. Pat tad, kad nebūs vairs mūsu, paliks dziesma par mums. Jā, tas, man liekas, agri varētu būt no mūsu studiju laikiem šī bilde. Vai mazliet vēlāk? Jā, varbūt drusku vēlāk, bet tas ir Siguldā, manuprāt. Jā, varētu būt, ja viņš bija Siguldietis, un tev ir tādas ļoti personisks un privāts atmiņas par viņu, ko tu piebildi. Es domāju, jā. Ja pa Feliksu vispār, tad Feliks nogāja savu ceļu. Un, protams, liekas, kāpēc tik agri, kāpēc tā vajadzēja notikt. Mēs jau pirmajā kursā zinājām, ka Feliksam ir sirdskaita. Ka viņam ārsts ir noteicis dzīvot ļoti prātīgi, ļoti apdomīgi, nedzert nepīpēt un tā tālāk. Feliks nebija tas, kuram varēja tā kaut kā noteikt. Bet ne jau tas ir galvenais, tas vienkārši pātrināja to viņa aiziešanu. Bet, ja es kopā tagad skatos no pirmā kursa sākot, kur mēs sastapāmies ar vienu lecīgu dumpinieku, es teiktu tā, kurš, viņš neliecās, viņam jau vidusskolas gados bija bijušas lielas nepatikšanas. Viņi bija ar briedi Siguldā, ne tā lapiņas kaisījuši, ne tā kaut ko tādu tur. Tas man vēl tagad iesits sirdī, kad mamma viņa vienreiz bija atbraukusi uz kopmītnēm, kad atkal bija kaut kas nogāsts kārtējais un teica, es uz ceļiem esmu prokuroru kabinetā stāvējusi. Tas bija vidusskolas laiks jau, bet tas, kas viņš bija, tas viņš bija. Viņš par mammu es vēl parunāšu. Viņš nevarēja savādāks būt, bet galvenais, manuprāt, ir tas, ka viņš tiešām nogāja savu ceļu, jo tad, kad es satiku Feliksu pēdējo reizi īsi pirms viņa aiziešanas, viņš stāstīja par to, kā tur, cik sarežģīti ir bijis tā viņa apstiprināšana skolotāja avīzes redaktoru postenī, kas jau pats par sevi bija ņemot vērā visus šos viņa grēkus, gandrīz neiespējami, bet acīm redzot, neviens ļoti tā dikti neiekāroja, skolotāja avīzi. Bet viņš viņu pataisīja par bumbu patiesībā. Bet tad, kad es runāju ar viņu pēdējo reizi, tur vairs nebija lecīga dumpinieka. Tur bija ļoti mierīga un pārliecināta drosme. Un vēl tāda mīlestība. Man liekas, ka viņš visus mīlēja tajā laikā. Viņš bija kaut kam jau gatavs. Un ļoti mierīgs. Bet tieši šodien es domāju, ka noteikti jāparunā par Feliksu mammu. Jo tas ir kaut kas, tā skatoties tagad, toreiz jau, tāds liekas unikāls cilvēks. Feliksa mammai bija 6 bērni. Viņa bija vienkārši lauku sievas, lauks govs kolhozā. Pie tam tēvs nebija viens šiem bērniem. Un tad, kad Feliks mācījās, nevienu tur nebija. Un sākumā man pārsteidza un likās, cik jocīgi, kā viņam tā viņš tā skarbi kaut kā vienmēr zvaigznone un kā viņš pēc to mammu izturās. Un tad es tagad pārcelājot gadu desmitiem neskatīts vēstules uzdūros dzejolim, kas ir rakstīts pēc pirmā kursa kaut kur. Kam tik viņš nav, viņš ir rakstījis veltījums Raimondam Paulam, piemēram. Un Trioletis ir mēģinājis rakstīt, un tad bija tāda frāze, ka Jams ir pārāk viegli rakstur tādam biežam atkārtojumam. Pirmā kursa prāt. Bet mammai. Silta un mierīga roka novalāsta brūnaļām pieri, un tāda savāda sirsnība saista šo veco sievu un govju pulku. Rītos ar sauli un pusdienā un vakarā atkal ar sauli.
Sieva noglāsta brūnaļām pieri, sākot kārtējo slaukšanas reizi. Govs rāmi un laiski gremo un gaņā nekauņas mušas, bet sieva domā par dzīvi un par to, ka naktīs jūt sāpi rokās. Ne jau par kādu tur dzīves vērti, bet par to, ka bērni vēl jāizskolo. Un slauktuvē strūklo balts, silts un putojošs pieņems. Tas balts, silts un putojošs, tas par mammu. Un lai vēl mazliet viņa tāds akcents, man liekas arī, es nezinu, kā tas šodien varbūt izskatītos jau gluži, bet arī ne. Krieviem ir tāds grūti precīzi pārtulkojums vārds pastupak. Сделать поступок, совершить поступок. Tā nav vienkārši rīcība. Tā ir tāda rīcība, kas ietver kaut kādu ētisku, vai nu kaut kādu atteikšanos vai upurēšanos. Un Feliksam bija jaunāks brālis, Feliks bija priekšpēdējais no tā pulciņa. Jaunāks brālis, kuram bija meitene. Un brālīti paņēma armijā, tātad 18 gadu pavisam jauns. Viņš rakstīja vēstules uz mājām, un mamma bija atplēsusi vienu vēstuli, kas bija adresēta Feliksam. Es nezinu, kāpēc. Viņas māja nāca, ko viņš tur no armijas. Un izlasīja, ka meitene gaida bērnu. Mamma to meiteni sameklēja, bet viņa nedzīvoja Siguldā, viņa dzīvoja kaut kur citā rajonā. Viņu atveda pie sevis uz māju, viņš tur dzīvoja. Un tad vienu dienu, pirmajā kursā, Feliks saņēma ziņu no mammas, ka viņam ir jābūt tādā un tādā datumā uzvalkā un ar puķiem Siguldā. Tā bija diena, kad bērns bija jāizņem no slimnīcas. Vienojās, kāds takts tam cilvēkam bija iekšā, lai sagādātu to, ka arī šo meiteni ar to bērnu sagaidīs. Neviens jau nezina, vai tas ir tēvs vai nav tēvs, bet Feliks viņu sagaidīja. Un mamma atved uz māju, un bērniņš tur auga un atnāca brālis no armijas, un nebija viņam kur tas brūt, kā viss jau. Tas vienkārši raksturo to cilvēku, kurš Feliks audzināja. Un arī, es teicu, ka Feliks bija tāds spurains un lecīgs, bet tai pašā laikā, ko es atradu rindiņu. Kuras viņa ieliku? Nedod Dievs, ja savu piedzimšanu kādreiz vērtēšu augstāk par pirmo mālēju dārzā pie ceļa malas. Tāda fantastiska pazemība, man liekas. Un tad vēl es varu, tā kā atmiņās, ja dalāmies. Mums bija folkloras prakse. Un tā Feliks pārņēma pilnībā. Viņam atklājās, viņam daudz, mums visiem daudz, kas atklājās. Atceros, kādas sejas viņš rakstīja pa Kārli Skalbi, to, ko nebija skolā mācīts, par Zentu Mauriņu. Mums, tiem pirmkursniekiem, toreiz visiem nebija varbūt tāda skola, kur Plūdona un Aspazija. Bet ar to folkloras praksi viņš bija pilnībā pārņemts, un tad viena vēstule rakstīta pantiņos. Kā viņš to mēt, un to es bišķīgi palasīšu jau. Jāstradīšu, kuras viņa nav. Tātad viņi ir bijuši folkloras krātuvē. Mums rādīja smukas lietas, dažādas grāmatiņas, Latviju dainas, nerātnās, anekdotas, pikantās. Redzējām barons skatu par visiem papīriem, redzējām buramvārdus, visādas ticējums. Man jau tas ļoti tikās prakse, man prieku dara. Bez tam man piedāvāja vēlāk tur pastrādāt, bet es teicu tādus vārdus. Ne man gribas, nevajag. Pamācīšos 3 gadiņus, iešu par dižu skolotāju. Lūk, tā ir tā misija, jā. Un pats ir pietiekami daudz folkloras ietekmē dzejojis. Te raudāja balti bērni, birs sāpīgām asarām, melnas cēlus, cirvis, dziesmas, viņiem asarām un tādā. Tas ir arī šitiem tajā te grāmatā. Un jautrs puika tur arī ir? Jautra puika, es atceros, tāpēc es viņāšu nolasīšu, tāpēc, ka mums bija toreiz dzejas apspriešana notika fakultātē. Tur gāja visādi, un es tur pirmo reizi sastapos ar tādu situāciju, kad vienkārši iznīcina viens otru, it kā kursa biedri un visu, un tur meitenes raud un viss kaut kas tāds, bet par šo dzejoli Valēnis toreiz, kurš piedalījās, teica, ka tas ir labs, tas būtu komponējams.
Un dzīvesējos bija tāds, es esmu jautrs puika un es vilpodams, un cilvēkiem visapkārtīgi jautrais meldiņš mans. Man nav nekādu bēdu, ir dzīve dziesmas takts, bez rūpēm aiziet diena, vēl bezbēdīgāk nakts. Ne asars, ne skumjas nav nācies pazīt man, un sirds kā kārklis svilpa, tik priekā skan. Vien tuvējuši lūdzu nešauc to skumjo dziesmiņu, kas izbijis, lai bijis, un gan jāizskaut kā. Jo esmu jautrs puika un es vilpodams, gan cilvēkiem, gan puķiem, tik jautrais meldiņš mans. Šo te ceļojumu, man liekas, kad mēs studējām, tad viņu kaut kur Nu jā, ja Valēns teica, ka var komponēt, tad tik atzīts par labu. Valēns apzīt ļoti augstu vērtēja Feliksu. Viņš bija arī Feliks Bērēs. Jā. Man liekas, ka vienīgais no pasniedzējiem viņa. Un man liekas, ka viņš bija arī tas Feliks uz kādu laiku tika atstādināts no studijām. Tas iemesls bija laikam dažādi sadzīves, teiksim. Dažādi, tur gan kāds, gan... Bet Valēns bija tas, viņš ļoti aizstāvēja, kas aicināja viņu atpakaļ un teica, ka Feliks nedrīkst pazust un ka viņam jānāk atpakaļ, un viņš patiešām arī šīs studijas beidza. Šeit ir vienkārši tā informācija. Bija paredzēts, ka ar mums kopā būs arī viena no mūsu kursbiedrinēm, Inta Balgalda, kas ir skolotāja, sociālā darbiniece un arī dzejniece no Bauskas puses. Un viņa un Agra droši vien, ka vislabāk pazina Feliks, un Intai lielā mērā var pateikties, ka viņa caur Kultūra Kapitāla fondu un visādiem citiem fondiem sagādāja iespēju izdot šo grāmatu, manuprāt, 500 eksemplāros. Kaut kā tā, jā. Apmēram 500 eksemplāros, un kā es teicu, tā ir pieejama arī tā. Te ir viens no Feliksa dzejoļiem. Viņam vispār, viņš no vienas puses laikam tādus pietiekami tradicionālus tēlus izmantoja, bet tā saskaitāmo kārtību tomēr kaut ko maina tajā dzejolī. Un šeit tas kliedzošam vanagam līdzi skriet un tad pamanot laupījumu, kā akmenim leju krist pie savu zemi. Jā, un šo dzejoli viņš beidz ar to, vai esmu aizejošais, vai esmu atnākošais. Es nezinu, cik daudz kādam no jums, kam nav, varbūt, kas nav, Feliks vārds ir bijis pazīstams, bet mums skolotājiem, viņa paudzes skolotājiem un arī kursbiedriem, protams, viņš ir ļoti mīļš. Un, protams, ka viņš ir atnākošais mums, nevis aizejošais. Tad vēl viens, viņš gan laikam bija tikai kādus 2 semestrus kopā ar mums, Andris Zaulērs, jā. Viņš arī 42. gadā dzimis, tad viņš bija stipri vecāks par mums. Un 2002. gada karogā es jubileju nodaļā atradu, kad līdzās Brīdakai, Ivaram Lindbergam, Mirdzai Čuibē jau un tad ir arī par Andri Zauleru. Viņam ir dzejoļi, teiksim, kaut kur periodikā, un arī ir 6 grāmatiņas, man pat pārsteigumi. Bērnu grāmatiņas arī, jā. Un šajā karoga numurā par Andri bija teikts, es arī neatrodu nevienu viņa bildi, bet es ļoti labi atceros, kāds viņš izskatījās, tāds garīgs. Bet šeit viņš ar Jāni Baltvilku sarunājas, un viņš saka, zini, Jāņš, 42 man ir laimīgs skaitlis. Es esmu dzimis 42. gadā, kā mēs redzējām, valkāju 42. numuru kurpes un 42. izmēra kreklus. Un tad, kad 40. pēc savas 42. dzimšanas dienas viņu atrada noslīkušu dīķī. Acīm redzot, tas bija ar depresiju saistīts vai ar kaut kādām tādu vienkārši... Viņam redzes zuda. Jā, viņam arī ar redzi bija problēmas, un līdz ar to tātad... Jā, tā kā mēs esam pēc Jāņiem, tad man tā likās, te ir vēl viens Feliksa dzejolis, kas ir skumīgs Jāņu ugunskurs. Nezinu, vai tu zini šo dzejoli? Es lasot šo, te domāju, redz, te ir ļauj sirdī kailai ugunskurā kāpt. Es savukārt uzdodos. Milzīgs pārsteigums man bija. 20 gadu vecumā viņš ir rakstījis dzejoli Dievam.
Un kontekstā ar to sirdskaiti. Jā. Šeit ir rindas. Es gribu baltu dvēseli, debesis augstā, man nav pat 20, vēl dzīvot gribas. Tad ir ļauj rokās paņemt dvēseli, ļaut berst to gaujas smiltīs, līdz pārsāp sāpes, atmiec baltums. Tad šeit ugunī degt un tur līdz atmiec baltums. Es, kad pāršķirs jaujā ar vācieti, un vācietim arī, viņam krājums vesels ir, kas ugunīs, ja, sauc, un viņiem ir kaut kādi kopīgi tēli, bet ir tāda sajūta, kad ir meistars un ir māceklis. Bet, teiksim, tie laikmeta tēli, ja, tie ir tie, kas ir patiešām kopīgi. Un šeit tātad ir tur, kur ir šis Feliksa dzejolis, ko mēs jau zinām, un Ojāra vācieša, ja. Nekad es vairs ugunī nelēju, zvēri visi apdegušie, iztenu un izvaid naktis, audzējot jaunu ādu, nevienlīdzīgā kaujā neiedomātu sāpi, un neiedomājami ir bezgalda cīņa. Tie bezgalda tavi vaidu un briesmīgās apdegumbrūces apnīk. Un tikko sāpi ir projām, tu celies un aizēj meklēt, kur atkal ir kāda uguns. Man liekas, tas ir tas atslēgas vārds, zināmā mērā, kas satuvina viņus. Es domāju, ka tā ir vienkārši tā laikmeta izjūta, kā tu vari dzīvot. Tu vari apdzist un tu vari kvēlot. Ar Feliksu tā bija, ka reizēm likās, varētu taču tur bišķi aprimties. Ko tu visu laiku lec tai ugunī? Nevarēja viņš aprimties. Nevarēja. Tāpat kā vācietis, un abi divi viņi ir agrie aizgājēji, vai ne? Tā, tas tur tā. Lūk, un tad man likās, ka varbūt vēlreiz satuvināt vācieti un Feliks zvaigznoni. Vai paliek tev šī krāsa baltā, un vācietis saka, vai cik tāls ir tas tāds, kad balto un balto. Tas arī ir tas mūžīgais laikmeta jautājums, kas kuram ir balts vai nav balts. Es atvainojos, man kā skolotāji mūžīgi jāinterpretē. Tā. Vai kādi jautājumi? Jā. Vai iebildumi? Vai komentāri? Jā. Tas laikam arī, mēs tā arī domājām, ka tad, kad mēs būsim beiguši runāt par dzejniekiem un radošām personībām, par sevi mēs noteikti negribējām šodien runāt, mēs tikai kā mediji kalpojam te. Jā. Paldies tiem, kas šodien atnāk. Bet bija, tu jau teici, tas kopumā, ja skatāmies no tā 69. gada, patiesībā brīnišķīgs laiks. Jo tā ar dzeju, un ja es pati par sevi, negribas vairs privāti izvērsties, bet tas ir bijis tik svarīgi un tik nozīmīgi un tik pat eksistenciāli. Es varbūt tomēr pateikšu, tā neesmu nekad to par to eksistenciālo. Bija man dzīvē situācija, kad es tā pašūpoju starp šo un viņu sauli seņau. Un tas ilga kādas 3-4 dienas un kļuva arvien sliktāk. Un pēdējā dienā, kad jau bija pavisam slikti, man nepārtraukti skanēja galvā, skanēja galvā Māris Čaklais, ejiet atpakaļ, vēl jums ir ceļš, vēl nav nomiris Jonijas zaļš. Vecais Hārons pār Stiksu ceļ tikai turp un atpakaļ, un visu dienu, ejiet atpakaļ. Tas vienkārši cik dziļi kausu smadzenēs sēdēja dzeja. Jā, varbūt kāda doma no. Man interesējas, esmu drusku vecāku, es filologu 6. fakultātē. Tie paši pasniedzie Latvijas Rītu, kas mums mācīja, mums arī mēs jau tur Čaku mācījām, vai Bībēs, un viss mums tie paši. Eikvalds droši vien. Jā, Eikvalds, jā. Man interesē, kā jums ir jāzina līdz to, jo mums tur Frančijā bija Silmala, Anglijā bija Zālīga, mums bija Dzidra Kalniņa, kā jums ar mācām literatūras filologos tajā laikā. Un tagad sāk iznākt avots, es priecājos, ka par mani jaunāk, tur mamma pavāžas, tur ir ietekmi, tur traukumus, viss tur dzīvnieks, pambūs, mēs jau savā laikā fakultāti, un
lai kaut tie bija padomu laika, mēs jau to, kā mēs praktiski jau mācījāmies to visu, kā jums bija. Jums mazliet, man liekas, ir vairāk veicies. Nē, nu tādā nozīmē, teiksim, Fomina pirmajā kursā, kas bija. Mums ļoti spēcīgi bija klasiskā, nu, teiksim, Jā, latīņa. bet man personiski no viņas bija bail. Nu, jā, viduslaiki. Un tad nāca Tusnelda Celmiņa. Tur, man liekas, bija... Nu, Tusnelda Celmiņa arī tika tikai kaut kur līdz Ibsenam, ja es pareizi atceros tā īsti. Strindbergu, piemēram, par Strindbergu viņi nerunāja nemaz. Viņi tikai par... Nav palikusi kā tāds ļoti spilgts. Man liekas, ka viņi tā vairāk vai mazāk negrib nevienu. Pareizi tiem laikiem. Nu, pareizi tiem laikiem, jā. Nu, par jaunāko, teiksim, to laiku, par dzīvajiem ārzemniekiem praktiski nerunāja. Jā. Par to, ko droši vien jums runāja par Franciju. Mēs ar bērnus un vīriem māc, protams, visu mācījām. Un tas viss veselības. Jā, vairāk, tomēr jā. Nē, par to mazāk. Es pat diezgan labi tad atceros krievu literatūru. Tur bija spilgtākas personas. Mirskis, Ivļevs, jā. Un tāda atraktīva. Pie tam tādā labā līmenī, nevis tādā sovietiskā līmenī, bet tiešām labā filoloģiskā līmenī. Bet ārzem literatūra, nu vismaz tas laiks, nu jā, Bulgākovs jau arī tur nebija, protams. Nē. Savukārt, ja jūsu kursbēriem tur, kad es strādāju Valsts Literatūras institūta akadēmijā, tad iemākāt es tur ar ķikot un ar hiršu, mēs tā kā kolhozā kopā uzsūtīju, tā kā mēs esam bieži vagā tādas dzējas dzirdējuši. Albumu Pīlāču vīnu, kas toreiz bija kolhozā eklēs. Jā. Bet vispār, vai jums nešķiet, ka mēs esam kaut kāda laimīga paudze, ka mums ar šā vēsture nav jāmācās, mums viņi ir mūsu biogrāfijā savā ziņā, vai ne? Un tas, ko tu teici, kā šodien ar skolēniem ir, es domāju, ka arī vienlaicīgi Ieva atbildēja ar to, kā jaunieši tulko. Viņi tulko kaut kādas sev vajadzīgas lietas. Ja? Viņi neskatā. Nu, man diezgan grūti ir aizmirst to vācietim pierakstīto kolaboracionismu, ko te kādas liela laikraksta vīrs mēģināja, ja? Un man jau liekas, ka ir jānodzīvo tas laiks, lai būtu tiesības runāt tā. Bet tas ir kāds cits jautājums. Šobrīd jau mēs varam runāt visu, ko. Bet katrā gadījumā tā ir atbilde, ka mēs nevaram, jaunieši pilnīgi citādāk uzsver dzīvi. Ilgu laiku es nevarēju pierast pie tā, ka man jāskaidro, kas ir kolhos, kas tur viss noticis ir tajā sakarā. Tagad es to stāstu tā, kā tā būtu vēsture pa strēlniekiem, piemēram. Ja? Jā, tā kā vai kaut kāds, es nezinu, bruņniecības, tieši tādā pašā veidā. Piemēram, jaunieši saka, nevarēja, bija tas kordons riņķī, jā, tātad dzels priekškars vai kursam. Kāpēc? Pat izglītotam cilvēkam liekas, tas taču nevar tā būt. Tas vienkārši tā nevar būt. Bet ka tas tā bija. Un es atceros mūsu brīnišķīgo vācu valodas pasniedzēju. Tu mācījies angļu valodu, es mācījos vācu, un man bija brīnišķīgi pasniedzēja Janika Lapsa. Un mūsu kursā mēs ļoti, ļoti labi apguvām pie viņas vācu valodu. Patiešām mēs savā starpā komunicējām. Un Anita teica tā, viņa teica, cik man žēl, meitenes, ka jūs nekad nenokļūsit Vācijā un nevarēs pārbaudīt savas zināšanas vācu valodā. Ka jūs komunicējat savā starpā, ka jūs tur lasat to sarkano vācu presi un tam līdzīgas lietas, kas jau bija pieejams, ja, tajā laikā. Un tad, kad es aizbraucu uz Franciju un braucu un Vācijā, un mēs uzkavējām skās divas, un kad es ar franču valodu man vēl negāju tajā laikā, tagad es mazliet varbūt labāk, bet vāciski es varēju runāt. Varbūt pēc trešās glāzītes, bet principā varēja. Tas tā uzreiz atrais, ja? Bet jā. Un tad es biju ļoti pateicīga. Atkal runa par mūsu laiku, mūsu universitāti. Un, teiksim, ja ir runa par mūsu laiku, es jau teicu, ka tad, kad bija pagājuši 20 gadi kopš beigšanas, tad 74. gadā mēs beidzam, un 94. gadā es iestājos maģistrantūrā. Man liekas, ka tas bija USO, nē, tas bija kaut kāds. Citiem vārdiem sakot,
Un tad man kaut kā diezgan garlaikoja valodniecības priekšmeti. Diezgan garlaikoja studiju laikos. Bet tad, kad es kā maģistrāte klausījos Rudzīti, Martu Rudzīti, kur bija tāda nīgra, tāda neapmierināta ar to savu copīti. Mēs viņu kaitinājām kaut kā tā, ka mēs tur nezinājām visus tos dialektus. Un viņa bija tajā laikā tik ļoti apgarota. Viņa bija tādu elpu jaunu dabūjusi. Tas brīvvalsts laiks, ja. Es tā domāju, labi, ka vairāk tie pasniedzēji, kas patiešām bija, kas nebija Grigūrs varbūt un tam līdzīgi, ka viņi piedzīvoja šo laiku, tie mūsu vecie labie. Marta Rudzīte bija viena no tām. Valēns arī piedzīvoja. Valēns arī piedzīvoja, un Valēnīte viņam bija diezgan slikta atmiņa jau. Un tad man no maģistrantu kursa vajadzēja viņam zvanīt iepriekšējā vakarā un teikt, mums rītdien pasniedzēja tikos un tikos ir lekcija. Viņš teica, es varu neatnākt. Es domāju arī par to atbildības izjūtu, ja, ka viņš nevar neatnākot, viņš bija vecs vīrs un mierīgi varēja dzīvot mājās, nekas viņam nebūtu kaitējis. Viņš bija emeritētais profesors, un viņam viss būtu bijis kārtībā, ja? Bet viņš vienalga nāca. Viņš bija brīnišķīgs, viņš pats nāca no Latgales un bija ļoti sūri, grūti cīnījies. Es atceros, kā viņš brauca uz kopmītni, tā kā pie studentiem ciemos. Viņš bija apkrāvies kā tāds ēzelīts ar sulas burkām, ar visu, ko vien varēja. Un neatceros, kāda kursa meitene bija trāpījusies ar viņu, iekāpusi reizē trolejbusā un gribējusi to biļetes. Neatceros, kā toreiz. Viņš bija tā apskaities, ka viņš maksās. Un tā cilvēcība bija ļoti, ļoti... Jā. Eihvalds leģendārais ar savā pēdējais romantiķis pagājušā gadsimta. Pagājušā gada 1000 pēdējais romantiķis. Bet par valodu lietošanu mums Vilnis Zariņš filozofijā lika, mēs jau pieejām Vācu filozofs, mēs dušīgi tulkojām viņam latviski, viņš lika pielietot valodu. Viņš nemācījās arī? Jā, filozofijas pasniedzējs un vēl mūsu izlaidumā bija izmucis viņš bija iesauks, kā toreiz iesauktajiem virsdienas tātos kaut kādiem mēnešiem, viņš bija izmucis no kasarmām un mums uz izlaidumu atnāca. Kaut gan pa filologiem viņš visu laiku izsacījās ļoti tā. Jā, jo tie jau filologi. Ko viņi no filozofijas vēstures? Tie tak filologi. Spilgta ļoti. Pirmajā lekcijā ienāca, apsēdās uz galda, izvilka milzīgi nazi un sāka ķimerēt savu portfeļu slēdzi. Jā. Un tā kā viņam nomuka kurpe, tad bija redzams, ka zeķīti ir cauri un visi tos tekstiņus mēs taču visi kursi zinām, jā. Tā dzīves sīkuma viņa neskāra. Bet mēs arī, Pārlocīja nēķis un ielika savā portfeļā. Nokrakšķevi. Tā var arī, jā. Bet jebkurā gadījumā viņš tam bija brīnišķīgi. Lasman Skaidrīt, toreiz Rīmša Skaidrīt jauna bija filozofija lasīja mums. Un tad, kad mēs klājām ar Vāciešu muzeju 92. gadā, mums bija pirmā Vācietim veltītā zinātniskā konference, kad mums vēl nebija ne ieraksta, nekādas jēdzīgas iespējas, nekā. Te bērņiem centrā auto un mazajā zālē tā bija gan Vilnis Zariņš runāja par Ojāru Vācieti, gan Skaidrīt Lasma. Skaidrīta, man liekas, pirmā izglītība viņa bija filologs tikai pēc tam. Jā. Viņa arī vienmēr šajā mājā, diezgan bieži šajā mājā. Ļoti bieži. Vācietis nekad nevar piedot viņam par 50 gadiem, bet bija jāstāries, bija sēdā Kinematografiskajā savienībā, es no ģermanistiem kā priekšam pazīst zinās mums uz kīnā pārmetusies. Un Mikas Vieglos, ka bija zorēja valdes priekšsēdājs, viņam bija ielūgums. Uz to viņš atgāja mani, viņš nevarēja iet un man teica, ka viņš nekad neatnāk, viņš nekad nenāks saviem apkārt, viņš nebūs. Un tā bija tieši tā reize, kad viņš tiešām atnāca. Jā, 11. novembrī. Tas vēl bija 19. novembrī Rīgas pilī, tas bija pēdējais. Mēs arī bija tur izstāde un izstādes atklāšana un arī visi zīlējām, būs vai nebūs, atnāks vai neatnāks. Man ir bijis tādas tikšanās, kad ir tajā birojā, tajā literatūras. Jā, viņš uz savu autoru vakaru, tajā pēdējā gadā neaizgāja. Bet
pēc tā Dailas teātra sarīkojuma viņš tāds ļoti tāds priecīgs, pacelāts ir bijis un mēs jau te uz pili, lai drošāk būtu, ka viņš atnāk, mēs cerējām, ka Jāņa Petera atbalsts tur tā kā būs un Peteru par to sarunu biedrojām, mācītiem bijām uzaicinājuši, un tad Peters vienmēr stāstīja, ka tajā rītā, kad mums 2 bija pilī tas sarīkojums, ka mācietis zvanīs pirms tam viņam un teica, un tad mēs braucam uz to pili, un Peters tā jokojies, kur mums jābrauc, es neko nezinu. Tā, jā, bija tā. Tajā Dailē tur jau, pēc tam jau to bieži citēja arī to, ka viņš bija tik ļoti aizkustināts par to tautas mīlestību, ka viņš to teica tos savus maģiskos vārdus, ka viņš atdos to parādu dzīvs vai mirs. Un par to viņš tur pilī arī runāja. Un ja es to neizdarīšu, tad ziniet, ka vairāk man nav neievietumi spēku, ja jūs gribat zināt, ka tas. Bet par šo pusi viņš ir teicis par tiem Pārdaugavas diļu dārziem. Tas man patīk visvairāk par Arkādiju parku, par to tirgu, bet par tiem Pārdaugavas diļu dārziem. Es nezinu, vai tie diļu dārzi te auga vēl? Auga, jā. Pagājušajā gadā auga, mums bija Pārdaugavas diļu dārzos, diļu dienas, Māra Čaklā bērnu dzejas dienas Pārdaugavas diļu dārzos. Tā kā auga viss ir kārtībā. Labi, ka tie ieraksti. To dziesmas vēstu palaidu, to viņi ierakstu uz līpā, kuries es satricināšu, jā. Man liekas, paliek kaut kā. Jā, to jau, man liekas, tā kā viņš lasīja, to jau neviens tā arī, tas dzejos, kur, lai dzīvi dod mums spārnus diedelējam, jā, tas to viņš arī brīnišķīgi lasa pats. Tev arī jāskrien, jā? Man gaidīja aiz loga. Nu tā. Tad tagad būs puķu moments un pēc tam varēsim turpināt ar Aliku, jā? Jā. Man jau arī vairs. Tad nenogurdināsim tos dažus klausītājus, kas ir ieradušies. Rozes ir no vāciešu ģimenes rožukrūma, Ludmilas mammas koks rožukrūms, tā kā liels paldies. Agrīn, paldies tev. Jā, paldies. Par satikšanos. Kaut kā noturējamies. Par satikšanos.